Sveiki! Varbūt vēl atceraties, ka pirms nepilniem 2 mēnešiem es publicēju video ierakstu, kurā pastāstīju par to, kā esmu saņēmis mājienu ar mietu, sauksim to tā. Proti tiešu un nepārprotamu brīdinājumu likties mierā ar jau sarakstīto grāmatu Mentu Zaņķis un to brīdi vēl līdz galam neuzrakstīto grāmatu Krimināla noziedznieks par pašreizējo ģenerāla prokuroru Juris Tukānu. Un brīdinājuma saturs bija ļoti vienkāršs. Lato, tu mierīgi varētu pie šiem darbiem kaut kā atgriezties pēc gada vai kaut kā tā, savukārt pašlaik būs tev naudiņa citiem taviem projektiem, ceļojuma grāmatām, strēlnieku grāmatai, tikai palūdz un tev tiks iedots. Bet ja tu nesapratīsi, tad rēķinies ar visu ko. Lato rēķinājās ar visu ko un šo to no tā visa kā arī saņēma. 30. janvārī notika masku šovs ar roku dzelžiem, aizturēšanām, kratīšanām un tā tālāk un tā tālāk. 2 diennaktīm izolatorā, vairāk Mentu Zaņķim nekas neizdevās. Informācijas nopludināšana tā saucamajā sabiedriskajā televīzijā, tai liekot sameloties par tiem pantiem, kas man tiek inkriminēti. Var sakot, viss tas, kā šis te Mentu Zaņķis, ir pieredzis darboties. Kāds sakars, kāda jēga pie tā tagad atgriezties? Es jums vienkārši gribu pastāstīt par to, kādas ir tālākās šāda te Mentu Zaņķa metodes. Proti, kad ir skaidrs, ka ar iebiedēšanu nekas nav sanācis, ar apklusināšanu vēl jau mazāk, un ka pateicoties visam šim te smieklīgiem pasākumam vienīgais, kas cilvēkiem ir izdevies panākt to, ka grāmata Mentu Zaņķis ir kļuvusi par Latvijā vispieprasītāko grāmatu jau neskuro nedēļu pēc kārtas. Cik tur no tās aizturēšanas pagāja laiks? Mēnesis rasti. Bet redzot, ka nekas labs no tā nesanāk, noziedzīgā pasūtījuma organizētāji acīm redzami ir mazajām Mentu Zaņķa ziltiņām devuši uzdevumu, vismaz ieriebiet, cik varat. Varat kaut ko pacūkot, kaut ko, tāli, un taču jāpcik, lai cilvēks jūt. Lai jūt, ka nedrīkst stāties mums pretī. Un tad mazās noziedzīgās ziltiņas, visi šie izmeklētāji un pusizmeklētāji arī cenšas. Tiesa, šī cenšanās ir varbūt pat vēl nožēlojamāka nekā visi šie te masku šovi. Un tā tad es jums šis te papīrītis, šis te ir viens no kratīšana protokoliem. Un es jums no tā mēģināšu palasīt kaut kādas lietas par to, kas tad ir šajās kratīšanās izņemts un ko Ruku, Grišinu un Bausku Mentu Zaņķis ar visiem mazajiem izpildītājiem jau teju 1,5 mēnesi izpēta. Un tā tad, viena lieta, protams, ir pārdesmit zibatmiņas, pārsvarā ar bērnu filmām, var saprast. Policistiem ir bērni un radiniekiem ir bērni, kamēr viņi visi izsaka savu ekspertu viedokli par to, vai meklējot Nemo var atrast kādu neslavas celšanu vai nevar, paiet laiks, tas ir skaidrs. Bet ir arī citas lietas. Iedomājieties, šie parazītiskie idioti, citādi viņus nenosauk, jau 1,5 mēnesi klausās manu diktafonu. 1,5 mēnesi viņi klausās vienu diktafonu. Tas vēl nav viss. Tāpat jau gandrīz 1,5 mēnesi viņi skatās manu GoPro kameru, kuru viņiem šausmīgi savaidzējās. Viņa nabadziņa nezina, ka no GoPro kamerām var izņemt atmiņas kartes, tāpēc viņi drošības pēc savāc visu GoPro kameru, tā sacīt pacūkosimies,
Gribi kaut ko filmēt, Lato? Pērc jaunu kameru. Mēs kādu gadiņu papētīsim. Kas tev tur tai kamerā ir iekšā? Tāpat jau vairāk nekā mēnesi šie Ruku, Grišinu, Bausku un Jašinu āksti izliekas, ka pēta vēl vienu ķermeņa kameru. Tā ir tāda kamera, ko izmanto policisti. Es viņu nopirku, lai filmētu ērti un normāli hiēnu tiesas prāvu. To pašu tiesas prāvu, par kuru ir runa arī šajā grāmatā, ar visiem tiem, kuriem šai sakarā patiešām vajadzētu sēdēt. Tātad jau vairāk nekā mēnesi šie eksperti pēta tiesas ierakstus. Tas vēl nav viss. Tāpat jau vairāk nekā mēnesi šie paši fantastiskie eksperti izliekas, ka pēta manas mājas video novērošanas kameru serveri. Protams, jūs teiksiet, bet to taču visu var pārkopēt, ja ne vienā dienā, tad 2. Var, protams, ja ir tāda vēlēšanās. Bet tā kā darīšana ar nelietīgiem, nekrietneļiem no mentu zaņķa, tad viņi strādā pilnīgi citādi. Un tāpēc arī Armands Ruks ir tik ļoti vajadzīgs Vienotības vēža pārstāvim Rihardam Kozlovskim un visam Vienotības vēzim, lai viņš saglabātu savus valsts policijas priekšnieku amatu un visu šo mentu zaņķi varētu turpināt, uzturēt, atbalstīt, vienkārši sakot, jumtot. Grāmata Krimināla noziedznieks par to personu, kas tāpat nodarbojas ar visu šī te mafiozā noziedzīgā tīkla atbalstīšanu un veicināšanu, būs jau diezgan drīz. Un tāpatās kā ar mentu zaņķi, nekādas aizturēšanas, kratīšanas, roku dzelži un citas blēņas to neapturēs. Ne jaunas apsūdzības, ne jaunas safabricētas lietas, nekas cits. Visu labu, Jūri!